Žēlastība un miers ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim šodien 4. adventa evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Jāņa 1. nodaļā no 15. līdz 18. pantam. Jānis liecina par viņu un sauc: šis ir tas, par ko sacīja, kas pēc manis nāk, ir mani pārspējis, jo viņš bija pirms manis. Jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mūzu, bet žēlastība un patiesība nāk uz pasaulē caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zināmu. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūs tavu vārdu patiesībā. Tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēžaties, lūdzu. Kāds ir Dievs? Pravieši un svēto rakstu zinātāji no senām dienām zina dažas atbildes uz šo jautājumu. Ka Dievs ir visvarens, visu zinošs un visur klātesošs, jeb kā teologi saka latviski omniprezents, omniscients un omnipotents. Viņa pārdabiskās īpašības ir pāri pasaules laikam un pāri cilvēku iespējām. Tas ir spēcīgas, mums pat neaptveramas īpašības. Tas ir arī biedējošas īpašības, ka visvarenais Dievs ir mums aizvien tuvu klāt un zina par mums un par visu. Viņa acī un ausī nekas nav apslēpts. Taču cilvēki bieži cenšas apslēpt savas domas un rīcības iemeslus. Ārējā uzvedība un rīcība nevienmēr sakrīt ar norisēm un domām un nolūkiem cilvēku iekšpusē. Tādēļ visu zinošā Dieva caururubjošais skatiens cilvēku apslēptajā iekšienē spēja izraisīt nemieru un vainas apziņu, īpaši ticīgos cilvēkos. Arī dievbijīgs cilvēks bīstas Dievu, jo viņa pārdabisko īpašību dēļ, jo nevien vārdi un rīcība, bet arī pat mūsu domas un jūtas tik bieži ir pretrunā ar baušļu prasībām. Daudzi kristieši, nerunājot jau par pārliecinātiem bezdieviem, šo patiesību ir piemirsuši un it kā garīgi piemiguši. Taču mēs dzirdējām, nu pat tā nebija ar Mūzes vadīto tautu pie Horeba kalna. Viņi nevarēja gulēt un nepamanīt Dievu, kas parādīja cilvēkiem savu varenību tā, ka tie lūdzās, lai Dievs vairs uz tiem neskatās un uz tiem nerunā, jo tie vairs negrib redzēt viņa visvarenību, lai tiem nebūtu jāmirst. Tik grēcīgi viņi jutās. Kad mēs lasām Dievu baušļus tādā mazā glītā grāmatiņā, katehismā, tad tas pats Dievs, no kur tik ļoti izbijās senie izraēlieši pie Horeba kalna, tas pats Dievs caur šīs grāmatiņas vārdiem lūkojas nevien jūsu darbos, ne tikai klausās jūsu vārdos, bet redz pat jūsu apslēpto iekšieni, dvēseli un sirdi, vienmēr visur. Un Dievs brīdina. Un ja kāds neklausīs maniem vārdiem, tiem, kas ir rakstīti mazajā glītajā grāmatiņā, katehismā, ja kāds neklausīs maniem vārdiem, brīdina Dievs, es no tā to prasīšu.
Varam teikt, ka tik cieša visvarenā Dieva klātbūtnes atziņa patiesi var izraisīt bailes un izmisumu cilvēkos, kas klausās un bīstas viņu svētos baušļus, bet tomēr grēko. Un tādi esam mēs visi. Svētie baušļi, svētums. Tas ir jēdziens, kas apzīmē atšķirtību, atdalītību, atšķirtību no jebkāda ļaunuma, atšķirtību no katras nepilnības, pilnīgu atšķirtību no grēka. Tā ir vēl viena īpašība, kas piemīt Dievam, kāds viņš ir. Dievs ir svēts. Tas ir tas augstākais vārds arī pie cilvēkiem. Vārds, kuru piepildījums mirstīgajam tomēr ir nesasniedzams. Jo mēs esam piedzimuši grēcinieki, un grēks mums nepielīp no ārienes kā tāds netīrums, bet nāk un izpaužas no cilvēka iekšienes. Ja kāds cilvēks vēlas izrādīties ārēji svēts, tad apspēpi un apspiež savu iekšieni un savas patiesās domas un jūtas aiz saldiem vārdiem, nevainīgiem acu skatiem un skaistiem, bijīgiem žestiem. Un pat dižākie no cilvēkiem, tie, kas veidojuši vēsturi, radījuši brīnišķīgu mūziku, arhitektūru, mākslu vai sarakstījuši lieliskas grāmatas, nav spējuši būt svēti. Cilvēka āršķirīgais svētums savā būtībā ir patmīlīgs un savtīgs. Tas nav vērsts uz taisnību, uz patiesību, bet drīzāk melo sava labuma dēļ. Pilnīgi pretējs ir Dieva svētums, jo Mūzes bauslības bargais un nepiekāpīgais Dievs ir atklājis pasaulē savu iekšieni, jo vārds tapa miesa, piedzima no jaunavas Marijas, Dieva dēls, Jēzus. Viņš ir trīsvienības svētuma atklāsme un iemiesošanās pasaulē. Viņš, raksta apostols Jānis, bija pirms tika radīta pasaule un cilvēki. Tādēļ mēs par Kristu lasām nevien jaunās, bet arī vecās derības rakstos, laikā, kad viņš vēl nebija piedzimis no jaunavas Marijas. Vecajā derībā viņš atklājas kā Dieva eņģelis, kas glābj un mierina tos, kas izbijušies no savu grēku smagumu un no bezcerības bauslības prasību priekšā. Piemēram, Jesejas grāmatā 63. nodaļā viņš nosaukts par Dieva vaiga vai Dieva klātbūtnes eņģeli, kas žēlo un glābj visus, kas bīstas visvareno Mūzes bauslības Dievu. Pravieša Saharijas grāmatā 13. nodaļā Dievs vēršas pie vīra, kas viņam tuvs. Tur rakstīts vīra, kas man tuvs. Jozua grāmatā 5. nodaļā Jēzus nosaukts par tā kunga karaspēku virspavēlnieku. Sen apakaļ pirms Ziemassvētkiem. Pravietis Jānis Kristītājs sludināja šī Dieva tautas sen gaidītā eņģeļa valdnieka, svaidītā valdnieka atnākšanu. Jānis Kristītājs, kā raksta Luters, stāvēja bauslību un Kristus evaņģēliju šķīrēja upes krastā un sauca uz cilvēkiem, kas vēl bija bauslības krastā, otrā krastā, pagātnē. Varam teikt, ka Jānis aicināja ļaudis no Dieva bargo pavēļu krasta uz Dieva apsolīto dārgo dāvanu un Kristus piedošanas un mīlestības un prieka un pilnības un laimes zemi. Pasaules radītājs, visvarenais, visu zinošais Dievs ir atklājis savu senāko nolūku un atklājis, kas slēpjas biedējošā Mūzes bauslības uguns staba iekšienē. Tur bija Kristus mīlestības un piedošanas evaņģēlijs. Izraēla Dievs,
kur grēcīga acis nedrīkstēja pat uzlūkot, piedzima no mirstīgas jaunavas Marijas un ļāva grēcīgiem cilvēkiem dzirdēt runājam mīļus un svētus vārdus, un pat ļāva sev pieskarties, ēda, dzēra, smējās un dziedāja, varbūt pat dejoja kopā ar cilvēkiem, kurus pats bija radījis. Kā raksta apostols Jānis, kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši. Viņš raksta, mūsu rokas ir aptaustījušas dzīvības vārdu. Aptaustījušas. Un Jānis Kristītājs liecina, ka sen gaidītais atnācējs ir nācis no Dieva iekšienes, no pašas Dieva sirds, mēs varam teikt, un dvēseles, un atklājies pasaulē, kāds viņš ir. Kāds ir Dievs? Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dieva dēls, kas pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Ir atklājis mums to, kāds viņš ir. Tāds viņš ir. Izraēla Dievs, Jēzus Kristus, kurš piedzima Bētlehemes pilsētā un pieaudzis nāca no Nāceretes pilsētas Galilejā, lai atklātos pasaulē un glābtu cilvēkus, kā arī mēs taptu svēti un dzīvotu mūžīgi līdz ar viņu. Mūžīgais vārds bija cilvēku vidū, un veselus 3 gadus Jūdejas, Galilejas un Samārijas iedzīvotāji drīkstēja viņu skatīt, klausīties viņu runājam, vērot, kā viņš dziedināja slimos un pieceļ mirušos. Un apostols rakstīja, ka tie bijuši liecinieki Dieva godībai, ka viņā, Kristu Jēzu no Nāceretes, ir atklājusies Dieva godība cilvēkiem redzamā veidā. Kāds ir Dievs? Godības, slavas un varenības pilns, kurš nostājas vienā rindā ar cilvēkiem uz Jāņa Kristītāja kristību, lai tiktu vienots ar tiem vienā kristības ūdenī, un lai no nāves, ko cilvēkiem nesis bauslības lāsts, pārnestu grēcinieks otrā upes krastā, piedošanas un dzīvības krastā. Kāds ir Dievs? Kā lai to izsakām? Viņš ir Kristus, tāds, kuram sakoja 1000 un kāri tvēra katru Kristus Jēzus vārdu. Viņš ir tāds, kas noglāstīja galvu uz bērniem un teica, laidiet bērniņus pie manis. Viņš ir tāds, kas sēdēja un ēda un dzēra pie viena galda ar muitniekiem un ielas meitām. Viņš ir tāds, kuru galvu kāda grēcīga sieva svaidīja ar dārgām smaržām, lai viņš ietu uzņemtos visas cilvēces vainu un grēkus uz saviem pleciem un sevī tos sodīt, mirstot pie krusta Golgātā. Tādēļ viņa krusta nāve ir vienīgais cilvēku svētuma avots. Tāda ir Dieva godība. Tāds šajā pasaulē nāca godības ķēniņš. Viņš grēciniekiem ir nesis žēlastību, un vēlreiz žēlastību, un vēlreiz žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mūzu, bet žēlastība un patiesība nākus caur Jēzu Kristu, raksta apostols. Ne tā, ka Mūzes darbs būtu veltīgs, ne tā, ka Horeba kalnā redzētais bargais visvarenais Dievs nebūtu patiess, ne tā, ka cilvēki drīkstētu grēkot, neticēt, noraidīt Kristu un cerēt kaut kā aizķepuroties uz Dieva mīlestības un žēlastības krastu un nenoslīgt. Tā nenotiks, jo tie, kas noraida un netic Dievam, Jēzum Kristum, tam vīram, kas toreiz nostājās Jāņa Kristītāja un mācekļu priekšā, tie, kas nedzenas pēc viņu vārdu pieskārienu, kas remdeni un augsti, tie sadursies ar Dievu bargo un skarbo ārieni.
Tie paliks Dieva varenības un dusmu krastā un noslīgs mūžīgā soda uguns jūrā. Kāds vēl ir Dievs? Dievs ir persona. Dievs ir svēta persona, kurai pakļauta katra vara virs zemes, debesīs un pazemē. Persona, kas uzkāpus un sēž uz tā paša brīnumainā varenības troņa, kuru reizi redzēja pravietis Jeseja, un viņa tērps, atcerieties, tērpa mala, piepildīja visu pasauli. Persona, kas valda godībā. Taču pie viņa var tikt, un viņš uzklausa vienīgi tos, kas tic un pielūdz viņa darbu un viņa vārdus, ko Jēzus teica un veica no brīža, kad pazemībā piedzima, sludināja un mācīja, līdz brīdim, kad tika sists krustā, mira un augšām cēlās no mirušiem. Viņa krusts ir mums šeit redzamā Dieva godība, par kuru raksta apostols Jānis, ko esam redzējuši un dzirdējuši. To pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu krustā sisto. Tāds ir Dievs, ka Jēzu Kristu ticīgajiem ir iedibinājis sadraudzību, nemirstību un mūžību kopā ar sevi. Sadraudzība grieķu valodā evaņģēlē koinonijā izsaka piedalīšanos un cieši tuvas attiecības. Sadraudzība ar grēcinieku un grēcinieka piedalīšanās Dieva svētumā, tāds ir Kristus. Tāds ir viņa tēvs un tāds ir Dievs svētais gars. Viens patiess Dievs, trīsvienīgs žēlastības Dievs, radītājs, glābējs un svētdarītājs Dievs. Tādēļ krītiet izbailēs par saviem grēkiem Dievu baušļu priekšā. Nu dien krītiet. Neesiet vēsi, lai netaptu augsti, bet atgriežieties no grēkiem, no sirds un patiesi. Taču priecājieties svētajā garā par savu sadraudzību ar viņa dēlu Jēzu Kristu, viņa mācībā un žēlastības līdzekļos. Nāciet un pērciet, kā raksts saka, pērciet pestīšanu bez maksas, pērciet bez maksas, jo viņš jau ir samaksājis par jūsu piedalīšanos šajā svētuma mīlestībā. Pieminiet savu kristību, ka Jēzus jūs ir pārnesis no nāves krasta, Dieva žēlastības un piedošanas krastā. Un saņemiet Jēzus svētās asinis un miesu, un jūs no jauna tiksiet stiprināti, atšķirt no grēka un nāves mūžīgai dzīvošanai. Tāds ir Dievs. Ticiet viņam. Āmen.